Paprasīju ChatGPT, saku, uzraksti man 27 teicienus, kuri saistīti ar latvisko upura domāšanu, atbildības noņemšanu un pasivitāti. Es jau neko no sērijas. Kā būs, tā būs, pasīva nodošanās notikumiem. Es jau neko. Lai notiek kā notikdams. Tā kā dari maz vai neko. Pārējo dosim vienkārši liktenim. Ko nu vairs, kas bijis, nodara, ka jāapstājas pie kāda fakta, bet bieži arī paralizē rīcību tagadnē. Šitas man ļoti patīk. Gudrākais piekāpjas. Varbūt arī veselīgs, bet bieži piekāpiens nekarot, neaizstāvēt sevi. Tātad neaizstāvēt savas robežas. Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Drošības un pašierobežojošais teiciens nelec augstāk par savu dibenu saucās. Man jau neko nevajag tāds pašvērtības noniecinājums. Tas ir viss no zemapziņas. Galvenais tikai mieru. Mieru tikai mieru. Miers kā absolūta vērtība, pat ja cena ir savas robežas un patiesums. Tātad svarīgāk miers nekā robežas un patiesums. Svarīgākais, lai citiem labi. Tas ir parasti vecāki. Galvenais, lai maniem bērniem ir labi. Skan, protams, skaisti, to var skaisti ietīt visādās teicienos un frāzēs, bet pats pamats ir tas, kad, kur es pats sev nesu svarīgs. Kas cits darīs, ja ne es? Pašu uzupurēšanās formula. Gan jau viss nokārtosies, ja? Pasīva cerība, nevis rīcība. Gan jau viss būs labi, līdzīgi, tāda vienkārši mierinoša, bet biežāk, tāda, teiksim tā, paralizējošas frāze uz rīcību. Gan jau pāries, tātad aicinājums uz gaidīšanu, nevis uz rīcību. Un te ir tas teiciens slavenais, laiks visu dziedina. Jā, tieši tāpat šodien mēs ieejam pasivitātē un gaidam, kad kaut kas tur, kaut kāda tur salabosies. Patiesībā nekas nesalabojās, mēs vienkārši pieradinam savu zemapziņu, sadzīvot ar kaut kādiem sūdiem. Arī no sērijas pacieties, gan jau pāries. Tas ir pacietība kā tāds maskēts pasīvums un robežu nevilkšana. Tā kā nav robežas. Gan jau pieradīsi. Tā ir tāda normalizēšana, dzīvošana neveselīgajos apstākļos. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Liku bēdu zemakmeņa pāri gāju dziedādams. Tautas dziesma emocionālā sāpe nolikta malā, nevis izdzīvota. Kurš klusē, tas piekrīt. Klusēšana, piekrišana. Populārs. Normalizē to, ka neiebilst, pat ja iekšēji tu nepiekrīti. Piemēram, tu nepiekrīti, tad tu jūti, ka tu nepiekrīti tam, bet tu piekrīti. Jo, taču ir iegājies piekrist, kā teikt. Un tad, lai tu sev attaisnotu, kad tu izdarīji pareizi, tad ir teiciens. Tas, kurš klusē, tas piekrīt. Labāk paklusēt. Tas tāds universāls teiciens, vai ne? Necelies, netraucē, nerunā. Īpaši ģimenēs ļoti svarīgi. Par šo tēmu nerunājam. Šīs lietas necilājam. Pagātnes to kaut ko tur necilājam, vai ne? Un tāpēc, kad sākas kaut kāds emocionāls pārdzīvojums, un tad aiziet uz kaut kādu publisku pasākumu, piedzerās, un tad nāk ārā visa šitā plejāda, vai ne? Un sāktos risināt tos jautājumus jau publiski to, ko nespēja vienkārši mājā esot, atvērt muti un izrunāt. Protams, ar zemapziņu nav strādājuši. Ja tev nav ko teikt, tad labāk paklusē. Un dažreiz tas ir veselīgi. Bet bieži aizliegums izteikt kritiku, jeb tādus kā iebildumus, vai ne? Es neesmu gatavs saņemt iebildumus, vai ne? Es redzu, kad ir priekšā cilvēks, kurš grib kaut ko pateikt, vai ne? Un es tā kā nobremzēju viņu, saku, tu, labāk paklusē, ja tev nav ko teikt, jo es jau neesmu gatavs. Ja es būtu izstrādājis sevi šīs emocijas, tad tieši pretēji man būtu interesanti, ko viņš tur, kā izvilkt ārā no viņa to, ko viņš man grib pateikt, jo varbūt tas man var noderēt.